Paldies Esterai, kura ir gatava uzņemties bērnu aktivitātes, lai mēs varam mierā pārdomāt šodienas Dieva vārdu. Bērnu, kā jau ierasts, mums ir daudz. Trešdaļa no draudzes aiziet prom. Bet mēs paliekam šeit un domāsim par šodienas tēmu. Un es aicinu, ka mēs varam piecelties kājās un izlasīt divus pantus no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas 12. un 13. Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa 12. 13. pants. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Debes Tēvs, paldies par šo brīdi šajā skaistajā vietā, šajā skaistajā notikumā. Paldies, ka mēs varam šeit pulcēties kā tavi bērni. Mēs neesam cienīgi būt tavi bērni, nes tavu vārdu. Paldies, kungs, ka mēs tavā žēlastībā drīkstam tevi saukt par tēvu. Arī es neesmu cienīgs būt tavā ģimenē, kungs, un vēl jo vairāk te stāvēt un runāt par tevi un tavā vietā. Bet paldies, kungs, ka tavs spēks darbojas mūsu nespēkā, un es lūdzu, ka arī šodienas pārdomas varētu būt tavā spēkā sludinātas. Caur tavu svēto garu, kungs, lūdzu, pieskaries katram tā, kā tu to vēlies, tā, kā tas ir nepieciešams, uzrunā mūs. Un palīdz sagatavoties arī šodienas lielajam notikumam. Tā ir mana lūgšana Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Pasaulē ir daudz lietu, kuras mēs varam nopelnīt. Kādus diplomus, algu, paaugstinājumu. Bet ir viena lieta, ko neviens no mums nevar nopelnīt. Un tā ir sava dzimšanas apliecība. Neviens bērns nepiedzimst tādēļ, ka viņš to būtu pelnījis. Neviens no jums nav piedzimis tādēļ, ka viņš to bija pelnījis. Tu vienkārši piedzimi savā ģimenē, saņēmi savu uzvārdu. Un arī kristietībā stāsts nav par cilvēkiem, kuri nopelna Dieva labvēlību. Starp citu, atšķirībā no visām pārējām pasaules reliģijām. Kristietība ir vēsts par cilvēkiem, kuri piedzimst Dieva ģimenē. Un tieši par to ir arī runa šodienas Bībeles tekstā no Jāņa evaņģēlija. Šis ievads Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļa. Un es vēlos šos šodienas divus pantus apskatīties, izceļot 3 lietas, 3 punktus, kuri var mums palīdzēt izprast to, kā notiek šī ierašanās Dieva ģimenē. Kā notiek šī piedzimšana par Dieva bērnu. Šodien mums ir liela diena, mēs svinēsim mūsu draudzes pirmās kristības. Un Grieta Ieviņa ir numur 1, ir ieņēmusi šo pirmo vietu. Un tā kā mūsu svētrunas sērija par 1689. gada Londonas baptistu ticības apliecību mums ir iekritusi tik trāpīga tēma kā dievbērnība, tad mēs arī izlēmām šo sēriju šodien turpināt un domāt par šīm kristībām arī tieši no šī aspekta. Ko nozīmē būt Dieva bērnam un kā mēs kļūstam par Dieva bērniem. Un pirmais punkts, kas mūsu tekstā ir atrodams, ir doma par uzņemšanu. Uzņemšana. Mēs redzam šajā pirmajā
panta daļā, 12. panta, pirmā daļa, mēs redzam tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā. Oriģināla tekstā, grieķu valodas oriģināla tekstā, šim teikumam šeit priekšā vēl ir viens vārdiņš, kas ir bet. Bet tiem, kuri viņu uzņēma. Un tad, kad tev ir vārdiņš bet, tas nozīmē, ka tur ir kaut kāds kontrasts kaut kam, kas ir iepriekš izskanējis. Tāpēc apskatīsim tos divus pantus, kas ir iepriekš bijuši pirms šī. Un tur ir teikts tā: Viņš, tas ir Jēzus Kristus, gaisma, bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Diezgan bēdīga situācija aprakstīt šajos divos pantos. Pasaule viņu nepazīst, savējie viņu neuzņem. Jēzus ir atnācis šajā pasaulē, un nevienam viņš nav vajadzīgs. Protams, te primāri ir runa par dalījumu starp pagāniem, tā ir tā pasaule, un ebrejiem, jeb Izrēlu, kurā ierodās Jēzus, un tie ir šie savējie. Jēzu neuzņēma pat tie, kuriem bija dota vecā derība, kuriem bija doti svētie raksti, kuri runāja par Jēzu. Un Jēzus to saka tiem, kuri pat pētīja šos rakstus. Viņi bija tie teologi, viņi bija tie, kuriem vajadzēja zināt, kas ir rakstīts šajos svētajos rakstos. Un Jēzus viņiem saka šo Jāņa evaņģēlija 5. nodaļā. Jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat tur gūt mūžīgo dzīvību. Un tie ir, kas liecina par mani. Bet jūs negribāt nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Jūs negribāt nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Jūs gribat mūžīgo dzīvību, un tomēr jūs negribat nākt pie manis, kurš nes jums šo mūžīgo dzīvību. Tātad primāri šeit ir runa par pagāni un Izraels, bet kaut kādā ziņā mēs to varam arī piemērot šodienai. Pasaule varētu būt tās visas nekristīgās valstis, tās valstis, kurās ir valda vai nu ateisms vai kāda no citām pasaules reliģijām. Un tad tie savējie varētu būt tie, kuri dzīvo kristīgā kultūrā. Cik daudzi, kuriem ir mācīts paudzēs par Jēzu Kristu, viņu šodien neuzņem Latvijā. Viņiem nebūs viegli tiesas dienā, jo viņiem ir bijusi brīva pieeja šai patiesībai. Līdzīgi kā Jēzus šeit saka šiem rakstu mācītājiem, jums ir bijusi pieeja tik daudz, ne tikai Bībelē, bet arī kultūrā. Jums ir tik daudz bijis liecības par mani, bet jūs negribāt nākt pie manis, jūs neuzņemat mani. Bet tad starp tiem daudzajiem ir tomēr kādi, kuri uzņem Jēzu. Šodien mēs svinēsim kristības šādai vienai uzņēmējai. Jēzus uzņēmējai, Grietai. Apostols Jānis šodienas tekstā uzņemšanu definē patiesībā to, ko nozīmē ticēt. Uzņemšana ir kaut kādā ziņā ticība. Jānis patiesībā savos tekstos ļoti reti runā par ticību kā par tādu lietvārdu. Viņš vairāk lieto darbības vārdus – uzņemt, nākt, ticēt. Un tāpēc ticība Kristum nav tikai tāda noticēšana kādam faktam par Jēzu. Tā ir Jēzus personas uzņemšana. Līdzīgi kā šeit mēs ierodamies un mēs uzņemam tos, kuri atnāk. Tādā līdzīgā formā mēs uzņemam Jēzu Kristu. Un tas jautājums tev, vai tu esi viņu uzņēmis pie sevis? Vai tu pazīsti viņu kā personu, nevis tikai kā intelektuālu faktu? Šis grieķu vārds, kas ir lietots šeit uzņemšanai, burtiski nozīmē ņemt, turēt ar roku. Tā kā es turu šo mikrofonu ar roku,
Savā veidā tas ir pieturēties pie šī Jēzus, kuru es uzņemu, turēties un ļaut viņam vadīt manu dzīvi, ļaut viņam vest mani cauri manai dzīvei. Cauri tiem priekiem, bet arī tām bēdām, cauri tām puķainajām pļavām, kas mums bija šodienas bildē redzams, bet arī cauri tumšajām ielām. To nozīmē ticēt Jēzum. Tā nav tikai tāda intelektuāla atziņa vien, bet tā ir dzīves pieredze. Es mazliet vēl no teoloģiskās puses gribu paskatīties uz šo vārdu uzņemt. Šis vārds uzņemt ir izteikts aorista formā, kas ir viena no svarīgākajām formām grieķu valodā. Un tā forma izsaka, ka kaut kas ir pilnībā pabeigts. Kaut kas ir pilnībā izdarīts līdz galam. Varētu teikt tāda bināra forma, vai nu ir vai nav. Tas atbild uz jautājumu, vai tas notika? Un atbildi ir jā vai nē. Nevis kaut kas pa vidu vēl notiek. Un ja jā, tad tā ir noslēgta pilnīga darbība. Un tā Jānis šodien šeit runā par uzņemšanu. Tas ir fakts, tā ir pilnīga darbība, kura ir izpildīta, kura ir noslēgta. Un arī nākamajā pantā 13. vārds par piedzimšanu, kur mēs to vēl apskatīsimies, arī ir izteikts aorista formā. Tātad arī no Dieva puses šī piedzemdēšana ir pabeigts darbs. Pabeigts fakts, pabeigta darbība. Kādēļ es to uzsveru? Tā ir, ka pastāv mācības, kas sludina, ka mēs patiesībā nekad nevaram būt līdz galam droši. Vai mēs esam tiešām Dieva bērni, vai mēs esam glābti. Mums ir jānonāk līdz mūsu nāves slieksnim un tad līdz debesu vārtiem, un tad mēs uzzināsim, bijām pietiekami labi vai nebijām. Mēs to uzzināsim debesīs. Bet apostols Jānis saka, nē, uzņemšana un piedzimšana ir pilnīgs, noslēgts, pabeigts darbs. Un pie tā vairs nebūs jāatgriežas. Ir sācies jauns laikmets. Ir sācies laiks Dieva ģimenēm, kā Dieva bērnam. Un šis jaunais laikmets, šī dzīve jaunajā ģimenē sākas ar tādu iekšēju, citiem sākumā neredzamu notikumu. Un pēc tam viņš tiek izpildīts ārēji redzamā, citiem redzamā notikumā. Jēzus uzņemšana ir šis neredzamais iekšējais ticības solis, kuram pēc tam seko ārēji redzamais kristības solis. Marka evaņģēlijā 16. nodaļā, 16. pantā ir teikts, kas tic un tiks kristīts. Tad te mēs redzam abas darbības blakām, viena otrai. Tas tiks glābts, bet kas netic, tas tiks pazudināts. Šis pants parāda, ka ticība ir tā izšķirošā daļa. Tas ir tas noteicošais kritērijs. Un tomēr tiem, kuri tic, viņiem līdzi nāk šī otrā daļa – kristība. Mēs varētu teikt, ticība ir tā iekšējā, kristība ir tā ārējā. Vēl no cita rakursa mēs varētu teikt, svētā gara kristība ir tā iekšējā ticēšana, kurā svētais gars tevi piedzemdē, lai tu varētu ticēt, un tad ūdens kristība ir tā ārējā. Mēs varētu vēl no kāda rakursa paskatīties to. Mēs varētu teikt, ticība ir tā Dieva dāvana, kuru viņš mums dod. Kristība ir tā dāvana, kuru mēs atdodam pretī Dievam. Filipiešiem 1.29 teikts, Kristus dēļ jums dota dāvana. Kur ir, mums ir dota dāvana. Dāvana kāda? Dāvana ne tikai ticēt viņam, bet viņa dēļ arī ciest. Tātad ticēt viņam, tā ir Dieva dāvana. Un tad ir tas jautājums, ja mēs saņemam šo dāvanu no Dieva, ko mēs dodam viņam pretī? Ko mēs varam dot viņam pretī? Un pirmais ir paklausība, tiekot kristītiem par ārēju zīmi tam, ka Dievs mums ir iedevis šo dāvanu.
devis mums šo ticību, kura mums liek un ļauj uzņemt Jēzu Kristu. Un par to arī būs šodienas kristības grietai. Viņi to apliecinās, ka viņi ir saņēmuši šo dāvanu. Un tagad šī uzņemšanas daļa no mūsu puses ir notikusi, tad mēs nonākam pie otrā punkta, un tur mēs saņemam kaut kādu atļauju. Tiek dota atļauja. Kas tā ir par atļauju? Viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Dievs ļauj kļūt par Dieva bērniem. Populārais uzskats kristietībā ir pretējs. Mēs ļaujam Dievam kļūt par mūsu tēvu, mūsu valdnieku, mūsu kungu. Bet Bībele saka, nē, Dievs ļauj. Dievam ir tā noteicošā pozīcija, kurā viņš pasaka, vai viņš ļauj. Un tas ir tas, ko šeit burtiski šis pāns pasaka. Vārds ļaut ir dot tiesības. Dievs dod, te ir atkal tas pats, tā ir tā dāvana. Viņš dod mums to. Šis pats vārds dot ir, jeb ļaut, tiek arī tulkots kā dāvināt citur Bībelē. Un tā mēs redzam, dievbērnība nekad netiek nopelnīta, tā tiek uzdāvināta. Un šeit ir runa par tādu juridisku, tas ir juridisks termins, tās ir tiesības, te nav runas par sajūtām. Tad nav tik svarīgi, kā tu jūties, svarīgi ir, vai tas ir noticis ar tevi, vai tas nav noticis ar tevi. Tas ir juridisks fakts, vai Dievs tevi ir atļāvis kļūt par Dieva bērnu. Šis vārdiņš kļūt nozīmē mainīt savu identitāti. Tu mainies, tev mainās uzvārds, tev mainās mantošanas tiesību status. PSRS laikā Nikolais Čaučesku bija Rumānijā valdnieks un tirans, varētu teikt. Un pēc viņa režīma krišanas 1989. gadā pasauli ieraudzīja pārpildītos Rumānijas bērnu namus. Tūkstošiem bērnu bija bez ģimenes, bez uzvārda, kuram viņi patiesi piederētu, bez mantojuma, bez tēva un mātes. Un tad daudz kristīgas ģimenes no rietumiem pieņēma šos bērnus savās ģimenēs. Un dienā, kad šī adopcija juridiski stājās spēkā, kad juridiski notika šis pagrieziena punkts, viņi ieguva jaunu uzvārdu, jaunu pasi, jaunas mājas, jaunus vecākus, jaunu mantojumu. Viņu DNS nebija mainījies, bet viņu juridiskais status bija pilnībā izmainījies. Kaut ko līdzīgu mēs lasām mūsu ticības apliecībā, kurā šajā 12. nodaļā mums ir tikai viens pants, un es citēšu nelielu daļu no tām. Tur teikts tā: visus tos, kur ir attaisnoti Dievs savā vienpiedzimušajā dēlā Jēzu Kristu, un viņa dēļ ir darījis par līdzdalībniekiem pieņemšanā par Dieva bērniem žēlastībā. Ar to viņi tiek pieskaitīti Dieva bērnu pulkam un bauda Dieva bērnu brīvības un privilēģijas. Viņiem tiek piešķirts viņa vārds. Tā ir ar tiem, kuri ticībā uzņem Jēzu Kristu un tiek kristīti. Šie Rumānijas bērni, par kuriem es minēju, viņi atgādina arī to, ko mēs ievadā lasījām no Jesajas 43, kur Dievs saka: pārvediet manus dēlus no tālienes un manas meitas no zemes malas. Visus, kas saukti manā vārdā, ko es esmu radījis savam godam, veidojis un pats taisījis. Mani dēli un manas meitas, kas saukti manā vārdā.
Tas izklausās pēc tādas Dieva apzinātas gribas. Viņš ir viņus saucis, viņš ir gribējis viņus pieņemt savā ģimenē. Un tas mūs aizved pie mūsu trešā un pēdējā punkta par gribu. 13. pants mūsu šodienas tekstā saka: tas viss, ko mēs šeit lasījām, tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Lai būtu pilnīgi skaidrs, Jānis šeit 3 reizes min kaut ko un pasaka, nē, ne tas, ne šis, ne arī tas. Nekas no tā, ko jūs varbūt iedomātos kā pirmo opciju, kā pirmo variantu, kā ticamāko variantu. Tad tiek uzskaitīti 3 cilvēciski iemesli, un visi 3 tiek uzreiz noraidīti. 3 iemesli kā izcelsmes avots šai piedzimšanai Dieva ģimenē, jeb kļūšanai par Dieva bērnu. Pirmkārt, viņš saka asinis, kas nav no asinīm. Ko viņš ar to domā? Grieķu valodā šeit ir lietots daudzskaitlis. Jā, mums latviešu valodā tas ir tikai daudzskaitlī izteikts, bet grieķu valodā to var izteikt arī vienskaitlī, bet šeit ir daudzskaitlis. Te ir runa par vairākām asinīm, vairāku cilvēku asinīm. Mēs varētu teikt, te ir runa par bioloģiskiem vecākiem. Tu nekļūsti par Dieva bērnu, jo esi piedzimis kristīgiem vecākiem. Tavi kristīgie vecāki nav tiešā veidā saistīti ar tavu dievbērnību, lai cik viņi to gribētu domāt. Jā, viņi ir lūguši par tevi, viņi tev ir mācījuši Bībeli, viņi ir rādījuši kristīgu priekšzīmi. Tas viss ir labas un svarīgas lietas. Viņi varbūt tevi pat labu gribot ir kristījuši kā zīdaini. Un tomēr neviena no šīm lietām nav iemesls tavai dievbērnībai. Vecajā derībā Izrēlam bija daudz ķēniņu, un interesanti, ironiski, paradoxāli ir lasīt Bībelē, kāda ir viņiem pazīme, ka gandrīz katram dievbijīgajam ķēniņam sekoja bezdievīgs dēls. Un pēc bezdievīgā dēla atkal nāca dievbijīgs mazdēls. Dievbērnība nenāk caur asins radniecību. Jā, es gribu uzsvērt, mums vajag mācīt savus bērnus kristīgi, viņus audzināt, viņiem mācīt, kas ir labs un kas ir ļauns. Nepārprotiet mani, un es pats to cenšos darīt ar mūsu 4 dēliem. Vienlaiks Bībele atklāja, ka tas negarantēs viņu izvēli uzņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju, kā savu kungu. Tas nav no asinīm. Nedz no miesas iegribas, tas nav arī no miesas iegribas. Līdzīga doma, bet šeit parādās vārds griba. Miesa var daudz ko gribēt. Mēs daudz ko esam izdarījuši, panākuši savā dzīvē. Jūs šodien esat šeit kaut kādā ziņā, tāpēc, ka arī miesa ir pakļāvusies garam un ir atvilkusies šejien. Un daudz ko var panākt, bet radīt jaunu garu miesa nespēja. Jānis to saka, kas piedzims no miesas ir miesa, un kas piedzims no gara ir gars. Viņš lieto to pašu domu par piedzimšanu. Lai piedzimtu jauns garā, ir vajadzīgs gars. Miesa to nespēja izdarīt. Un viņš vēl piemin 3. cilvēka iegriba. Kur mums ir cilvēks un apakšā ir Dievs. Abi blakus nolikti.
Šis ir viens no spēcīgākajiem pantiem Bībelē pret mācību par to, ka cilvēks pēc savas brīvās gribas izvēlās ticēt Dievam. Lai cik mēs to ļoti cilvēciski saprastu un pieņemtu, ka tā tas notiek, tam tā ir jānotiek, jo nav jau citu variantu. Un tomēr šeit ir pateikts nec pēc cilvēka iegribas. Nē, cilvēks nespēja gribēt to, kas ir dievbijīgs, kas ir dievišķs, kas ir svēts, kas nāk no Dieva, kas ir garās saprotams, nevis miesā. Un es to nesaku no sevis, to saka apustulis Jānis šeit. Jaunu garu radīt spēj tikai gars. Un tādēļ svētajam garam ir jānāk un jāinicijē šīs dzemdības. Un tad notiek tas, ko mēs šeit redzam beigās, bet ir dzimuši no Dieva. Šeit ir mums viens bet. Bet visas šīs cilvēciskās lietas, kuras mums šķiet izskaidrojams vienkārši un tā vajadzētu būt, viņš saka, nē, bet ir dzimuši no Dieva. To saka ne tikai apustulis Jānis, to saka arī Jēzus. Viņš sarunā atkal ar vienu no tiem gudrajiem teologiem Izrēlā, patiesībā pašu gudrāko, pašu galveno teologu Nikodēmu, kurš baidoties no tā, ka viņu pamanīs, ka viņš nāk pie Jēzus, viņš atnāk naktī, nakts vidū. Un viņš uzdod jautājumu, kā tad Jēzu var kļūt par Dievu bērnu, pārfrāzējot viņa jautājumu. Un Jēzus viņam saka, tu nevari neko mainīt tajā. Tev ir viss jāsāk no nulles, tev ir jāpiedzimst no jauna. Un tad Nikodējums viņam jautā, bet kā tas var notikt, piedzimt, kā es varu iekāpt manas mātes klēpī un atkal piedzimt, ko tu stāsti šeit? Un tad viņš saka, nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimst no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu. Bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur piet. Tā ir katru, kas piedzimis no gara. Te mums ir atkal vārds piedzimis. Dzimšana nāk no Dieva gribas, kurš ir kā vējš, kurš pūš, un mēs īsti nesaprotam, no kurienes un kurā brīdī viņš pūtīs. Un arī Pāvils šim piekrīt, ne tikai Jānis un Jēzus, bet arī Pāvils. Viņš saka, pēc savas gribas, tāda te ir runa par Dieva gribu, pēc Dieva gribas, labprātības. Viņš jau iepriekš ir lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. Viens no skaidrākajiem pantiem Bībelē, kas atbalsta monerģisko atzimšanu, sarežģīts vārds, bet tas vārds ir no vārda mono, vienpusēja atzimšana. Dieva vienpusēji paveikta atzimšana. Tātad savā ziņā šī kļūšana par Dieva bērnu ir Dieva vienpusējs brīnums, vienpusējs darbs. Tad tu, Marku, saki, ka cilvēkam vispār neko nevajag darīt. Vienkārši Dievs dara un viss notiek un nav nekādas atbildības cilvēku pusēm. Nē, cilvēkam ir jāatsaucās, viņš to arī dara. Ja Dievs viņu uzrunā, aicina ar šo, kā mēs viņu esam pieminējuši iepriekš, iedarbīgo aicinājumu. Un cilvēks reaģē pēc tam ar ticību un reaģē ar kristību. Un reaģē ar grēku nožēlu. Tāpat kā zīdainis reaģē pēc dzimšanas, nevis ir savas ieņemšanas un dzimšanas iniciators. Sākumā šis zīdainis pats par neapzinās neko par to faktu, kāpēc viņš te ir ieradies un kā viņš ir ieradies un no kurienes viņš ir ieradies. Un tad viņš paaugās un tad viņš ieraug šo faktu un atzīst, ka viņš šeit ir ieradies pēc kāda cita gribas. Viņš nav patiesībā šeit ieradies pēc savas gribas primāri. Vai te tomēr zālē ir kāds, kurš ir piedzimis pēc savas gribas, ir izdarījis šo izvēli piedzimt fiziski? Mēs varam pacelt roku, ja kāds ir.
Vai kāds ir pirms dzimšanas stāvējis, varētu teikt, kopā ar Dievu pie tāda skāriena jūtīga ekrāna kā McDonaldā un izvēlējies savu komplektāciju, dzimums un kurā reģionā piedzims un kurā gadā varētu izvēlēties laikmetu un kāda būs matu krāsa un augums un IQ līmenis. Un acu krāsa ir svarīga arī, un kurā ģimenē piedzimt, vai ticīgā, kristīgā ģimenē, vai ateistu ģimenē, un cik brāļu un māsu tur saliek plusiņiem, mīnusiņiem. Un vispār, vai tur varbūt bija poga, es negribu piedzimt. Es vispār es atsakos. Vai ir kāds no jums? Arī nav neviens neceļ roku. Jā, tas ir pārsteigums, kad mēs šeit ierodamies, un tas ir pārsteigums, kur un kad un kādi mēs esam ieradušies šeit. Tā ir Dieva žēlastība, ka mēs varam ieraudzīt šo saules gaismu un sajust tās siltumu savas ādas, vienalga, kādi mēs esam ieradušies un kad un kur. Un tāpat tas ir pārsteigums, jeb brīnums, kad mēs piedzimstam kā Dieva bērni. Ja mūsu fiziskā dzīve sākas bez mūsu līdzdalības aktīvas, cik daudz vairāk tas attiecās uz mūsu garīgo dzīvi. Bet kāpēc es to visu arī uzsveru? Protams, tāpēc, ka par to Bībele runā, bet arī tādēļ, ka ja Dievs ir uzsācis šo darbu, ja šis ir Dieva darbs, cik daudz vairāk tās turpinājums būs Dieva darbs. Man nav jābaidās par to, ka es izvēlējos Jēzu, un varbūt tā bija tomēr kļūda, un varbūt es visu nebiju pārdomājis līdz galam. Nē, ja Dievs ir tas, kurš iesāk šo dzīvību, tad viņš nav kā cilvēks, kurš uzsāk 10 projektus un pabeidz tikai 2. Dievs nepamet savus bērnus pusceļā. Viņš ne tikai piedzemdina, viņš audzina, viņš ved, viņš pasargā. Un tāpēc Pāvils var rakstīt Filipas draudzē šos skaistos vārdus, kuri arī būs grietas sveicienu kartiņā citēti. Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to arī pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Pēc brīža mēs priecāsimies kopā ar grietu, kur kristībā publiski apliecinās šo savu piederību Dieva ģimenei, savu identitāti kā debes tēva meita. Un viņai tagad būs jauna ģimene ar tēvu, kurš vairs nekad viņu neatstās, ar mantojumu, kuru viņa nepazaudēs, ar uzvārdu, kas viņai vienmēr piederēs. Kristus ar savām asinīm ir izpircis tieši viņu grietu ieviņu, lai izrautu no tirāna velna varas, kurš piepilda bērnu namus, kurš ir vergu turētājs. Izrāva no šīs tumsas varas savā brīnumainajā gaismā. Ģimenē, kurā valda gaisma, kurā valda prieks, kurā valda miers. Un tāpēc noslēdzot, es arī vēlos ar tevi šodien vēl runāt, uzrunāt ar tevi, kurš esi šodien šeit. Ja tu šodien vēl neesi Dieva ģimenē, tad tu dzīvo garīgajā bērnu namā. Tu neapzinoties tiec tur turēts par vergu. Un Kristus aicina arī tevi šodien uzņemt viņu. Jo šie vārdi joprojām ir spēkā. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem.
Pēc brīža tur pie upes mēs dziedāsim vienu no pazīstamākajām un skaistākajām kristīgajām dziesmām – Amazing Grace, man žēlastība dāvāta. Tās autors Džons Ņūtons reiz bija vergu tirgotājs. Taču kādu dienu viņš satika Dievu, satika Jēzu Kristu, un Dievs viņu izglāba. Viņš piedzima šajā pašā ģimenē, kurā Grieta un viņa dzīves stāsts vairs netiek rakstīts par viņa pagātni, par to tumšo pagātni. Viņa identitāte pilnībā izmainījās. Viņš vairs nebija cilvēks, kuru vispirms raksturoja viņa grēki, jo viņš bija kļuvis par Dievu bērnu. Dievu bērnu gatavs dziedāt šo dziesmu. Man žēlastība dāvāta bez paša nopelna. Tā krusta nāvē Golgātā ir dārgi maksāta. Tā cerību un drosmi dod un bailes klusina. Uz tēvu mājām godībā nākt mani aicina. Kāds rūgtums grēku nožālā, kāds pestīšanas prieks, kad žēlastības spožumu redz aklais grēcinieks. Par gaismu šo sirds slavu dzied, tev žēlastības Dievs. Tā mani dzīvē pavadīs, pat nāvē nebeigsies. Debes Tēvs, paldies par šo dienu. Paldies, Kungs, ka Tu, kurš esi mums devis šo neticami skaisto dzīvi, šo skaisto planētu, šo brīnumiem pilno dabu, Tu mūs esi ielicis šajā laikā, šajā vietā, tādus, kādi mēs esam. Un mēs Tev pagriežam muguru, mēs Tevi ignorējam, Tu mums esi vienalga. Mēs mīlam sevi vairāk nekā Tevi, kurš esi mums devis visu to, ko mēs vispār varam mīlēt. Lūdzu, piedod mums, Kungs, un paldies par Tavu tiešām žēlastību, par to, ka Tu vispār vēl gribi kaut ko ar mums. Tu varēji vienkārši ignorēt mūs, jo mēs maldamies un mīlam savu verdzību, kurā mēs dzīvojam. Bet Tu nāc un Tu mūs izpērc. Tu, Jēzu, pats esi samaksājis ar savām asinīm. Paldies, Kungs, par šo apbrīnojamo žēlastību, ka mēs drīkstam saņemt atļauju kļūt par Dieva bērniem, būt Tavā ģimenē. Paldies par Grietu, kur ir atsaukusies Tavam aicinājumam un vēlās arī to parādīt gan visiem klātesošajiem, gan visai garu pasaulē, gan savam iepriekšējiem kungam, vergu turētājiem. Tagad Tu esi viņas kungs, Tu esi viņas tēvs un Tu viņu vadīsi. Un paldies par šo skaisto brīdi, kurā mēs to varēsim svinēt kopā. Lai Tev, mīļais Tēvs, ir gods un slava un pateicība. To es lūdzu Jēzus vārdā. Amen.